Labrīt atkal. 8:30 aptuveni. Pirms pusstundas jau bija jāaiziet, bet visiem miedziņš nāk un aizgulējāmies. Ir kaut kā tā. Kur tepat metro. Pietur blakus bija. Iesim tur. Arī teica, ka var redzēt, ka šajā valstī pilsētā ir diktators dzīvojas pēc kāda bagāta metro stacija. Marmors visur. Pieci. Kur ir metro sistēma? Otrā pietura no Politehnikas. Tiešām nav dziļas tās metro stacijas. Daži pakāpēm te sārā jau. Tur aizmugurē slēpjas parks. Pa vidi tek upīte. Jauni apstādījumi diezgan. Tukša pilsēta šobrīd īstenībā ir priekš tā, ka ir 9:30. Mašīnas vairāk kursā. Metro bija pilnāks. Jā. Visi pa metro pārvietojās, nevis pa virzem. Tāds smukāk. Šobrīd nezinu, kas tur ir. Pēc iekārtiem izskatās, ka vienkārši dzīvojamās mājas. Te ir vesels 8 joslas. Ir kāds kanāliņš. Kāda kapela. Baigi daudz nezināšu, kas ir kas, jo mēs tik tā cauri skrienam. Diezgan daudz visu kaut kādu tā kā pamestas vietiņas aiztaisītas. Tajā pašā laikā ir suvenieru šopi no 10. Vēl nav 10. Bet šeit smukāk. Mēs pagājām tikko walking tūram garām. Būtu laiks, varētu arī paņemt. Bet laika mums nav. Kur, lietas viņi te dara tā interesanti, jo metināts nav pat noslīpēt baigi kārtīgi, un pat piemetināts nav baigi kārtīgi. Bet kaut ko jau dara. Kad šķērsojam, krustojam te vidū tādi bērziņi sastādīti, pāri ielai tur arī. Iesim uz tirdzniecības centru, Lorē palikstīms jānopērk. Un uz visām ir tā kā kaut kādi reklāmas, plakāti. Tur daudz dzīvokļu mājām vienkārši paņēmām Uberi. Lai ātrāk esam galā. Tagad gan 40 minūtes vēl jābrauc. Tas tā vieta ir blakus lidostā. Gandrīz. Kur pabraucam garām lidostā. Nu, esam ieradušies Termē. Tagad jāsaprot, ko mums no šitā vajag. Kur Elevate your sauna experience forever. Mēģināsim šitādu ticket pointu. Šitais aparāts tikko izdrukāja šitādu biļetes gabaliņu. Čeka. Un es nezinu, ko mēs darīsim. Glorija aizgāja skaidroties. Man lika gaidīt te.
Šitais ir tas, ko mums iedeva. Esam iekšā, tālāk nefilmēšu. Šitā izskatās, tur cilvēki filmē, tā kā es paņemšu, pafilmēšu kaut ko. Rekord te tāds palmas, cilvēki peldās un guļ un dzer un izklaidējās. Redz, kāds tas skats. Tikko paņēmu telefonu, mums reizes kavēsies kaut kādas 40 minūtes. Šitien otrā pusē ir saunas, tur ir vēl strūklaka, te vēl sauna ar skatu. Tur ir barčiks, tur ir džakūzi, ārā ar burbuļiem ir arī. Tā kā viss kaut kas te ir. Masīvs te ir, tā kā daudz cilvēku var vienlaicīgi iziet cauri. Tur augšā infrasarkanās lampas, tajās arī pagulējām bišķiņu. Nu, Glorija, kā patika? Uz mājiņām gultiņā. Uz mājiņām ko? Gultiņā. Uz mājiņām gultiņā, ok. Bet kā šeit patika? Bija ok? Ok. Un tev? Bija ok, jā, piekrīt, bija ok. Šečiņi man labāk. Šečiņi jau daudz labāk, jā. Daudz. Šitien kā izskatās, ka daudz, bet īstenībā nav nekas baigi daudz. Un arī, video un reāli tāds bandīs. Jā, nopirka, vai ne tas? Šis. Tas video, kas nopirka, lai atnāku šeit. Tas reklāmas izskatās tā kā, es nezinu, kas te būs, bet viss ir parādīts. Braucam ar Uberi uz lidostu. Juris lika norādīt, ka šādi te izskatās stabu savienojumi te daudz. Tas ir uzstādījums, ka Salīdzības nedrīkst. Jā, viss attieksmi. Visam jābūt pazemē. Esam lidostā, esam uz security check. Arī iedzēšu tādu kafijas vietu. Yes, kavējās. Un esam pie 11 vārtiem. Praturs. Re, kur lejā, kur nogājām, ir 2 ēstuves, te var normāli ēdienu dabūt. Mūsu pusdienas. Pirms lidojuma. Re, kas te atnāca? Tikām drošības kontrolē, nē, bet otrai kontrolē cauri. Šoreiz ir Air Baltica lidmašīna. Kāpjam lejuši. Aizmugurē. Armands bija priekšā 4. rindā. Beidzās. Viss pateicības. Home sweet home.